Jā, hei, silts sveicieni par sirds un stihiju aroma retrītu. Jā, Vitiņ, mēs ar Vitiņu esam iznākuši laiviņā. Un šodien, paralēli tam, kad mēs retrītā, maija beigās dosimies stihijās, dosimies, baudīsim skaņu peldes, apzinātu ēšanu, kakao, radoši darbosimies, tad mēs arī caurvīsies visam mums aromāti. Un tāpēc šovakar mēs kopā ar Vitiņu ievadīsim jūs mazliet tajā pasaulē, lai pajust, kas tas ir. Jo aromāti manā dzīvē, aromātiskās eļļas, tā kā ēteriskās eļļas, tā es teiktu, ir ienākuši arī jau kaut kādu laiku caur Vitiņu. Un man ir aroma lampiņa mājās, un es dažādi, pilnīgi, man šķiet, katru dienu es kaut kur tās aromātiskās eļļas arī izmantoju. Un jā, es došu vārdu Vitiņ tev padalīties, kā tavā dzīvē šie te aromāti ikdienā nodara, ko viņi labu dod, ko viņi labu dara. Jā, un tad jau aiziesim arī līdz retrītam, kā mēs varēsim iepriecināt arī dalībniekus retrītā. Jā, Vitiņ, pastāst mazliet par sevi. Jā, es eļļas tā ir mana pasaule. Un bez eļļām es jau pagājušā reizē rādīju, ka man mājās meitai uz galda stāv pudelītes, man riņķī apkārt pašai pudelītes. Un eļļas ir tas, kas ir mani pavada. Tas ir tas, kas palīdz man pie mājas jebkuriem darbiem, kas palīdz pie veselības atbalsta, kas palīdz pie emocionālā atbalsta, kas palīdz arī pie kaut kādām fiziskām nebūšanām, tā kā kaut ko, nezinu, rots vai rāpo, ravē kaut ko, tagad vēl nav nācies ravēt, bet tā kā kaut kas vairāk tāds uz tupus vai kaut kā, tad jūt, ka kaut kur kaut kas ieķerās un kaut kur kaut kas iesāpās. Un tad ir atkal attiecīgā ēteriskā eļļiņa vai maisījums, kas tam visam ļoti lielu tādu atbalstu sniedz. Jo es neesmu tāds medikamentu lietotājs. Es nesaku, ka es tos nelietoju nekad, bet es cenšos pie tādām dabas lietām turēties vairāk, un ja daba mums var palīdzēt, jo ēteriskā eļļa, kas tad tā ir? Tas ir tāda auga esence, tāds ļoti liels koncentrāts. Un ja mums var palīdzēt kumelīšu tēja, mums var palīdzēt piparmētru tēja, mums var palīdzēt liepziedu tēja, un vēl, to pašu dara arī ēteriskās eļļas, tikai ar vēl tādu daudz lielāku jaudu un mazāk ir vajadzīgs. Ja mēs varam tēju, mēs tur dzeram krūzīti, bet ēteriskā eļļa iedarbojās caur mūsu degunu, caur mūsu ožu, viņa nekavējoties nonāk dažu sekundžu laikā, burtiski viņa nonāk mūsu limbiskajā sistēmā, pie galvas smadzenēs, un procesi jau aiziet, un viss notiekās, un tas ir tāds, pat medicīnisks tāds process, ka tas nav vienkārši tāds, kāds ir tagad izgudrojis, tagad mēs taisīsim te baigo biznesu kaut kādu un tā. Nē, katrai eļļai ir sava iedarbība, jo katrai tas ķīmiskais sastāvs ir zināms tur tādas un tādas molekulas, šādas molekulas, vēl kaut kādas molekulas, ja, kas mums sniedz to atbalstu, kas mums palīdz pie kaut kādiem gan, es saku, fiziskajiem tādiem momentiem, gan arī pie emocionālajiem. Un, lai cik tas dīvaini nebūtu, ēteriskajām eļļām, tāpat kā mums visiem un visur, ir savas vibrācijas. Un ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē to, ja cilvēks ir bēdīgs, skumjš, dusmīgs, tāds tur lielu naidu uz kādu, viņš savas vibrācijas, viņam bez viņa tās apzinātības, bez viņa apziņas vibrācijas krītās. Un tad, kad mums vibrācijas ir zemes noslīdējušas, tad mums ir vieglāk saķert dažādas neveselības, dažādas, kas tur gaisā kaut kur lido. Mēs vienkārši ne no šā, ne no tā jūtamies vairs ne tik labi, kā varbūt gribētos. Savukārt tās labās un tās emocijas, tur labas, sliktas, to tā nevar teikt, bet tādas, kas ir, kas mums rada prieku, tas pats prieks, tā pati laimes sajūta, tā pati mīlestība, vai tur, beznosacījuma mīlestība, tā vispār tas ir augstākais līmenis, jo tas viss paceļ mūsu vibrācijas,
mēs jūtamies labāk, un arī šīs te slimības vai šīs te nebūšanas kaut kādas viņas mums iet garām, viņas mums nepieķerās. Un ir pētīts, ka ēteriskajām eļļām ir arī savas vibrācijas, un tās ir gan augstas. Nu, roze ir ļoti augsta, un vienai no eglēm ir ļoti arī tāda, ka tiešām ļoti, ļoti augsta. Un ja mēs viņus arī elpojam, viņas nonāk mūsu laukā, un tīri neapzināti mūsu vibrācijas arī ceļās. Un līdz ar to liekas, kā tad tur palīdz? Jā, palīdz arī visi tās ķīmiskās molekulas, kas tur, ķīmiskās, ne tādas ķīmiskās, bet vienkārši tās molekulas, kas tur bioaktīvās visas vielas. Tas viss ir viens, kas palīdz, bet otrs palīdz arī, jā, šīs te vibrāciju celšana. Tā kā ir ļoti vērtīgi, jā. Man ir tā, ka man ir vairākos čemodānos, tādos čemodāniņos, kur eļļām katrai sava gultiņa, katrai pudelītei, un man ir viens čemodāniņš ar viena auga ēteriskajām eļļām, kas ir arī ļoti, ļoti tā kā jaudīgi, spēcīgi, un otrs ir ar maisījumiem, jau konkrētiem, jau ar kaut kādu mērķi, kas jau ir saliktas kopā eļļas, un tur ir arī pētīts, un tur ir arī tā, ka tur nevar vienkārši sapilināt vienu pilienu to, tur vienu pilienu šo, vai tur divus pilienus, tur es nezinu, tur romiešu kumelīti, tur divus pilienus ģerāniju, 3 pilienus rozi. Nē, tur ir pētīts ļoti pamatīgi, kurā brīdī tas viss sastāvs ir palīdzošs, un kurā brīdī viņš neko nepalīdzēs, vai varbūt pat sagādās tieši pretēji kaut kādus tās, pretēji efektu sagādās. Tā kā tas ir tāds, tā ir tāda vesela zinātne. Tas nav tā, ka vienkārši, jā, kāds kaut kur tagad, nezinu, lielveikalā kaut kur paņem ēteriskās eļļas un domā, ka šis te būs īstais, jo tur ir atkal stāsts par to kvalitāti un stāsts par to. Es esmu piedodies, es esmu nopirkus arī, un man stāv vēl joprojām kaut kur. Es pat pie grīdas mazgāšanas pie ūdeņa nelieku klāt tās, var just to atšķirību. Jā. Tad, kad tu saskaries ar kaut ko kvalitatīvu, tad jau tu jūti, tad jau tu zini. To vairs nevar īstenībā palietot, kas ir galīgais, tas, kaut kāds nesaprotamie maisījumi, jā, tāpēc... Jā, un tāpatās jau arī šīs te eļļas iedarbojas uz mūsu hormonālo līmeni. Un ja mēs, bieži vien, labi, es saku mēs, bet es vairs nedomāju sevi jau vairāku gadu garumā, bet, ja sieviete vai vīrietis lieto smaržas, nopērkamās veikalā smaržas, visi ļoti jauki aromāti, ir lieliski un katrs atrod sev. Bet ja mēs viņu smidzinām, un kā mēs bieži vien darām, ja mēs uzsmidzinām tur, kur ir mūsu vairogdziedzers, kas mums ir ļoti svarīgs pie mūsu dzīvības un veselības procesiem, un mēs to sintētiku ķīmiju, mēs viņu sasmidzinām sev uz kakla. Mums viņš tiešā veidā, viņš nonāk pie, mēs nodaram sev, ne jau labi, mēs nodaram sev smaržot, viss ir skaisti, bet manas smaržas tad jau ir aizstājušas arī ēteriskās eļļas, jo viņas tiešām ir. Ir arī tādas, kas netik labi smaržo. Man ir joprojām 5 gadus viena ēteriskā eļļa, kuru es joprojām nespēju pieņemt. Bet man tur ir arī savs stāsts, kāpēc. Es zinu, kāpēc es viņu nespēju pieņemt. Es viņu esmu mēģinājusi ik pa brīdim, jo es nepiekrītu tam. Citi saka, ja tev kaut kāda eļļa nepatīk, tad tieši viņu vajag lietot. Lai sevī kaut ko laustu, un tad tieši vajag lietot, kamēr es tam nepiekrītu. Ja man viņa nepatīk, tad man viņa nepatīk. Ir jāmeklē kāda cita, kas varbūt ir ar līdzvērtīgu šo te iedarbību, bet nevajag lietot to. Un man ir viena tāda, jā, kas man nepatīk. Jā. Tā ir vācu kumelīte. It kā liekas, taču kumelīte, kas kumelītei tāds slikts? Tā vācu kumelīte, viņa tik... Un tas ir stāsts par tāda aroma psiholoģijas tāda viedokļa, tas ir stāsts par ļoti lielu kontroli. Un tā, ka es to apzinājos, ka man liekas, es taču neesmu tāda kontrolētāja, bet tad, kad es tā paritināju sevi, bērniem, kur tu esi, kad tu esi, kāpēc, vai tu izdarīji to, vai tu izdarīji šo, kas tas ir cits, ja ne kontrola, ja, tas ir mans kontrolieris, un es
ar to strādāju, bet es neesmu vēl tikusi tā kā galā. Es ik pa laikam paņem to kumelīti, es viņu pasmaržoju. Ir arī citi romiešu kumelīti, un tā ir citādāks aromāts, bet tā vācu kumelīti. Jā, bet tas būs interesanti, Vitiņ, jo arī retrītā mēs to darījām ar aroma kārtīm, vai ne? Arī katram, un tad varēs šīs te tādas apslēptās savas nianses izzināt, vai ne? Kas ir, nu tā kā, jo Jā. ļoti Jo tur jau mēs darbosimies, tur darbosies jau mūsu zemapziņa. Jau kādu kārti katrs izvēlās, un tas jau, un tur jau tad ir laiks ir padomāt un iespēja padomāt, kāpēc, ko man tā ēteriskā eļļa grib pavēstīt, vai ko viņa man grib palīdzēt kaut kam sniegt tādu balstu, kaut ko saprast, kaut ko atrisināt, jo tas tāds, jā, tas mums būs, jā. Jā, un tad arī tas, ka mums visu laiku, katrai stihijai arī taču ir savs augsts atbilst sava ēteriskā eļļa, un tad mēs visu laiku papildus arī šim te stihiju darbam, katrā tajā sesijā, katras stihijas sesijā arī tad ņemsim palīgā, to konkrētos aromātus, vai ne, Vitiņ? Jā, jo, piemēram, zemes stihija, tas ir tāds pamatīgums, tās ir tās saknes mūsu, tā ir tāda pārlietība, un tur ir vajadzīgi mums tie zemējošie un tie pamatīgie aromāti. Viens no tiem ir vetiverijas koks, kas ļoti tāds, tiešām tāds, viņš arī pats tāds ļoti biezi, tā eļļa un tāda palīdz ļoti pie tās sazemēšanās un tāds. Šo stihiju tā kā saharmonizē, un līdz ar to jo mums arī, mēs jau esam cilvēki, mums šie te enerģētiskie centri, jeb stihijas, viņš arī darbojas kā kuram un cik jaudīgi un cik līdzīgi, cik vienmērīgi. Kaut kam vairāk pienāk tā enerģija, kaut ko mēs esam nobloķējuši, kaut kas mums nav varbūt tik ļoti darbināts vai vienkārši stāv tā kā sasalis un nekas nenotiek, enerģija necirkulē. Tad ar ēteriskajām eļļām mēs vēl arī varam palīdzēt. Tas jau ir tas, ka jau mēs meditācijā ar to strādājam un mums nonāk jau tā enerģija šajos mūsu enerģētiskajos centros, tad ēteriskās eļļas to vēl papildinās, un tas būs tāds vēl jaudīgāks. Jā, tāds, jā. Es privātajās sesijās strādāju arī ar, tā kā, kad 1:1 arī man ir tāda aromātisko eļļu, tāds smidzinām, kur tiešām mēs pārbaudām čakriņas, tā kā, kas ir ciešāk vai atvērtāk, vai tā kā no diagnostika uztais. Un tad tie aromāti pilnīgi viņi brīnumaini strādā, kā izmaina to čakru darbību, jā, tā kā man liekas, tas ir ļoti liels ieguvums, ka mēs pieliksim retrītā klāt aromātiskās eļļas, un tas viss būs vēl tā pagātīgāk, jaudīgāk, un iepazīsim arī tās stihijas vēl vairāk, jo retrīts ir viena no tām lietām, kur mēs tiešām 3 dienās mēs varam jau piedzīvot, sajust tās stihijas, papraktizēt un sevi iepazīt savu stihijām, jo tur arī mēs atklājam tādas interesantas lietas, ko mēs ikdienā jau mēs nezinām un nepiedzīvojam nekad, jā, un beigās, Vitiņ, kas būs, mēs vēl radoši darbosimies, mēs pagatavosim katru savu aromātu unikālo, ko paņemt uz māju līdz. Tātad, Vitiņ, tu būsi, es saprotu, ar saviem čemodāniņiem, jā? Ar ēteriskajām. Jā, noteikti. Un mūsu rullīši arī būs tāda vēl ar pievienoto vērtību. Ja reiz mums ir sirds un stihija retrīts, tad sirds centram mēs pievēršīsim ļoti lielu uzmanību un būsim tai sirds centrā. Un tāds arī kristāls ļoti atbalstošs sirds centram ir rozā kvarts. Un mēs arī ņemsim tālāk rozā kvarcu un ēteriskās eļļas, un tas būs tāds. Mēs visu neatklāsim, Vitiņ? Nē, neatklāsim visu, nē, jo. Jā, bet būs interesanti. Jā, būs interesanti. Tā kā, tādi kā piekdienā mēs ienāksim retrītā, mēs noteikti tādi svētdienā neaiziesim vairs prom. Mēs būsim atklājuši par sevi droši vien
dažādas lietas, sapratuši sevi varbūt vairāk, ieklausījušies sevi un Jā. aiziesim un to varēsim turpināt to darīt arī vēl pēc tam. Jā, tur notiek tā maģija, kad mēs ieraugam sevi, sajūtam to savu dvēselīti, savu dvēseles ceļu. Protams, katram ir arī individuāli, visiem nekad nav vienādi, katram tie uzdevumi dažādi un tas, ar ko mēs dodamies uz retrītu, atšķirās. Bet viennozīmīgi, jā, tajā mieriņā, tīrībā, atvienojušies no visa, un esot kopā ar sevi un vēl ar kārtīm, kur mēs dosimies arī metaforiskajās kārtīs un kakao tādā kopīgā, tad jau mēs arī tur atklāsim ļoti, ieraudzīsim tos arī savus zemapziņas vēstījumus un ko tālāk darīt, ja tas vienmēr ir arī jautājums. Un jā, tā kā šis būs jauki. Un man ir prieks arī mums retrītam, kad parasti ir tā, kad vai bieži, es teikšu, ir tā, ka retrīts beidzās un cilvēks kaut kur aizdodās, un ko tagad vienam darīt, un šajā reizē ir arī tā, ka parasti mums arī ir grupiņa, bet tagad mums ir arī iecerēts pēc tam tieši tikšanās, lai mums būtu, tāds, jo tie procesi jau iegriežās retrītā, mēs pārtopam, tur ir transformācijas tiešām ļoti, ļoti jaukas, un tad ir jauki, ka tādā kopīgā plūsmiņā vēl pabūt kaut kādu laiku, ar sarunām, ar atbalstu, ar radošu darbošanu, bet to mēs arī pēc tam. to mēs arī pēc tam, tā kā, jā, Vitiņ, man liekas, ka brīnišķīgi. Man bija viens tev praktisks jautājums, un droši vien mūsu skatītājiem arī varbūt noderēs. Es zinu, ka tu daudz ko gatavo, tu taisi masāžas brīnišķīgas ar aromātiskajām eļļām, tu gatavo, man bija skrubīts brīnišķīgs, un es zinu, ka tu taisi arī tos, tā kā matiem, ko smidzina matos, ar aromātiskām eļļām, viņi labāk aug. Tur droši vien visādi vēl iegūmi. Varbūt, ja tu vari padalīties, kā tu to šo te uzmeistaroji, tu tā varbūt. Jā, es dalos ļoti labprāt ar tām lietām, ko es māku, jo man priecē tas, ka cilvēki izvēlās tādas dabīgas lietas kā sevi. Un tas ir tas 2., 3. dienas matiem, tu domā, vai ne? Pareizi, tu domā, klausos šampūnu. Ne, jā, to arī, bet es domāju tieši, es zinu, ka tu taisīji meitiņām arī kaut kādu tā kā spreju, tā kā ar tādu matu saknītēm labs jau un tāds, kas ir augšanai. Jā. Tur var ne tikai tādu kā spreju, tur viens ir tas, ka es esmu mēģinājusi arī balināt matus ar ētriskajām eļļām, to arī var darīt, bet tur tad ir ļoti, ļoti, ļoti spēcīga kopšana vajadzīga tajā procesā, tādas ļoti labas maskas, lai tas mats, jo kas notiek, ja mēs gribam gaišus matus, mēs varam viņus, citrusu ētriskās eļļas ir fotosensitīvas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ja nonāk uz ādas, tad saulītes ietekmē rodas apdegums. Un tas pats arī notiek ar matiem, viņi balē, bet viņi, protams, arī žūst. Un līdz ar to vajag arī ielikt šo te masku. Bet es pati lietoju bieži vien sauso šampūnu, ko es arī taisu pati, bet es arī par to spreju izstāstīšu. Un sausam šampūnam tur ļoti vienkārši sastāvdaļas. Mēs ar frizieri te kā runājām un pirms kaut kāda laiciņa vairāk. Es skatos, viņi man griež un tā, un es redzu, ka man te tādi mati nepaklausīgi, tādi īsi. Un es saku, tas man laikam tādi jaunie. Viņi saka, jā. Mēs runājam, kādā veidā man tie jaunie varētu būt, ka nāk no tā sausā šampūna, ko es arī izmantoju. Un tad, kad viņi beidz man to galvu apstrādāt, viņi saka, bet tev jau ir visa galva ar tiem jaunajiem matiem. Viņi paceļ augšā, un te man tāds ezīts gandrīz ir. Es vēl domāju, jānofotografē un jāpadalās ar cilvēkiem, un viņi arī man jautāja, kas tas tāds ir. Un tā galvenā sastāvdaļa, ko es lieku klāt savam gatavotam sausam šampūnam, tas ir rozmarīna ētriskā eļļa, kas ir ļoti, ļoti spēcīga, tieši matu augšanai. Viņi ļoti tādu labu atbalstu sniedz, un viņi var uzpilināt vienkārši uz ķemmes, un pēc tam ķemmēt matus, un arī tiek tas labums. Viņu var iepilināt šampūnā vai
matu masku, kad tagad es lieku klāt arī ingveru, jo viņš ir tāds arī jaudīgs, un tad vēl tā asinsrite tur tāda tiek iekustināta vēl ātrāk, un līdz ar to, tad, kad ir viss asinsrite kārtībā, tad arī tas matiņš grib augt, viņam ir spēks un viņam ir jauda. Bet, jā, esam taisījušas mēs arī tādus sprejiņus, un tur arī ir jāpilina klāt rozmarīns, lavanda tāpat matiem ir ļoti laba, tāpat tās ģerānija ir ļoti laba, un tas pats ingvers, piparmētra ir ļoti laba, sevišķi vasarā, kad liekas ir tik karsti un tāds, un tad, kad uzsmidzina sev, vai šampūnam pieliek to piparmētras pilieniņu klāt, jālikas svaigums, un mati par to saka tikai paldies matiem, tas ļoti patīk, un mati ir priecīgi, tā kā, jā. Tas ir tikai viens, un, piemēram, matiem rozmarīna ēteriskā eļļa, es minēju, bet rozmarīns ir arī ļoti labs, lai varētu koncentrēties. Tad, kad ir jāstrādā kaut kāds, tāds intensīvs, jādomā. Daudz ir jādomā un jākoncentrējas, un liekas, vienā brīdī tev ir viss jau griezt, tu vairs nevari vienkārši, vajag atpūsties, un pēc atpūtas arī vairs negribās. Un tad ir tā, kad es arī pilinu šajā te difūzerītī, kad tu saki aromalampā, es iepilinu rozmarīnu, es vēl piepilinu citronu, un tad viņš vispār smaržo pēc tādas garšīgas limonādes, un tā koncentrēšanās spējas tiešām palielinās. Arī no tā, kas tur ir tai sastāvā iekšā tai rozmarīnā, tāpēc, tas liekas tāds, kā tad tur tā viena eļļa, ko var darīt, bet tiešām brīnums var darīt. Tā kā, tagad arī visu vasara un kukaiņi un ērces, un arī rozmarīns ir viens no tiem, kas arī šīm visām lietām ir, kas kukaiņiem patīk, viņi tā kā pielido klāt, tāpēc, ka viņš sajūt jau to ziedu, bet viņš neko nedara, tas viņam, kaut kā, viņš neiedzeļ, piemēram, tas ods, viņš pielido, vai kā mušs, bet neiedzeļ. Tā kā, tas atkal ir vēl viens tāds virziens ar tādiem kukaiņiem un tādiem, tā kā, viena eļļa var daudz kam būt noderīga. Tā, visādas viltības, visādi knifiņi. Mīļie, kas jūs dosieties uz retrīti, tad varēs Vitiņu tur vēl iztaujāt. Vitiņa ar mums būs visas 3 dienas. Tā kā tur varēs visu izsmaržot, visus čemodāniņus, izbaudīt un uzdot jautājumus, uzdot jautājumus un izzināt. Paldies, man bija ļoti arī interesanti. Mūsu arī minūtes 20 ir paskrējušas. Tiešām paskrējušas, jā. Es tagad runāju par eļļām, man laiks pazūd. Nejūtēs. Tā kā, tā ir aroma maģija, ko tad, kad atklāja bez tā īstenībā, tā ir tāda dzīves viena puzles daļiņa, vismaz man tā sajūta, vai ne? Un, kad tu atklāji, tas padara to dzīvi tādu skaistāku, smaržīgāku, baudāmāku, īpaši mums sievietēm vispār, un kad es arī visur mājās, sev saimniecībā, man nav nekādas arī vairs ķīmijas vispār, tikai ar dabas, visiem šiem te darbojos. Un, tā, paldies, Vitiņ, un paldies visiem skatītājiem, tā kā nedēļa ir atkal pagājis, un gaidam nākošo nedēļu, kad mēs ar Vitiņu tiksimies, un tad atkal skatīsim jaunu tēmu, kas mums sagaidīs arī retrītā. Tā, jauka visiem šo laiku, uzrunā, un ir sajūtiņa, ka gribas retrītam pievienoties, gribas pabūt ar sevi, 100% laiku ar sevi, pabaudīt, mieriņā, klusumā, nonākt, pārstartēties un atplaukt, uzplaukt pavasarī, lai mēs varam ziedēt līdz ar dabu. Tad raksti retrīts komentāros vai raksti tieši mums un Vitiņai vai man un tiekamies. Tiekamies jau retrītā, Labi, paldies, Vitiņ, un tiekamies. Paldies. Paldies. Atā.